Pagājušā reizē mums bija tāds ievads un iesākums par Hozejas grāmatu, un mēs runājām par to, ka Hozejas grāmatā, kas ir viena no tādām, varētu teikt, ja ne pati, arī vecākā tieši praviešu grāmata, kas ir no praviešu grāmatām, ka tur parādās tās tēmas, kas dod tādu īpašu skaidrību mums arī attiecībā uz baznīcu, kura bieži vien atkrīt no savu kunga un ir viņam neusticīga, un tomēr viņi turpina būt tādi, kur laiž pasaulē bērnus, kas beigās ir tā kunga tauta. Arī tā mēs to varam ieraudzīt. Un lai šis pasludinājums tajos laikos, senajos, kad vēl bija Izraela un Jūdas valsts, kad bija šīs divas valstis, Ziemeļu un Dienvidu valsts, tad Hozeja jau paredzēdams to, kas būs un to Dieva sodu, kas nāks pār Izraēlu valsts, pēc tam arī par Jūdas valsti, un kā tad būs arī kāds būs šo ticīgo liktenis, viņš arī pēc Dieva pavēles arī pat savu dzīvi sasaista kā tādu, uzskatām, ilustrāciju tam, kā notiek arī ar Dievam, ar viņu tautu, tāpat arī viņam, viņa ģimenē, kur Dievs jam saka, ej un ņem sev netiklu sievu, līdz ar netiklībā dzimušiem bērniem, jo zeme aizvien vairāk atkrīt no tā kunga un kļūst netikla. Ļoti asss spriedums, tur ir tā arī, protams, varētu kāds vaicāt, un ar to arī, protams, šie skaidrotāji diezgan no seniem laikiem ir bijuši nodarbināti un vaicājuši, kā tas ir. Vai tad nevajadzēja atrast kādu labāku sievu, jo pravietis taču ir arī vārda sludinātājs, un reizē viņa arī ģimenes dzīve ir paraugs citiem un tā. Bet šis pasludinājums ir saistīts ar tas iemesls, kāpēc viņam ir jāņem sev šo sievu, jo visa zeme, visa tauta ir jau atkritusi no kunga un ir netikla būtībā. Atrast kaut ko principiāli labāku, ja tā varētu teikt, nav īsti iespējams, un tad tas kungs arī tad dod šo pavēlu un Hozeja iet un ņem sev sievu, kura, laikam ir, tad kaut kādu iemeslu dēļ saukt par netiklu, vai izrādījies, ka viņa nav, varbūt jaunava, vai kā citādi. Tad dzimst šie bērni, kuriem tiek doti ļoti skarbi vārdi, kur ir piedzimst šis pirmais dēls, un viņam tiek dot šis vārds Jezreēls, jeb Dievs apsej vai Dievs izkaisa, un šim vārdam būs tālāk, viņam tas vārds ir tāds, kurš ārkārtīgi ietilpīgs savā simbolismā. Jo ir Jezreēla ieleja, arī turpat šajā Ziemeļu valstī, kas ir, acīm redzot, kāda liela, auglīga ieleja, kura, tā kā ir tāda, kur sēj un pļauj un nodarbojas ar lauksaimniecību, un tāda, tā kā varētu teikt, Dieva svētīta arī vieta. Un šī ieleja būs tā vieta, kur arī pravietojumā ir sacīts, ka šajā ielejā tiks darīts gals Izraēla nama ķēniņa valstī, salauzīšu tai dienā Izraēla stopu Jezreēla ielejā, tātad Izraēla valsts beigs tā kā pastāvēt, bet tai pašā laikā arī šim vārdam vēlāk ir šī ļoti nozīmīgā simbolika, ka tas Izraēls, kas ir izkaisīts, viņš būs arī kā iesēta sēkla, kas nesīs brīnišķīgus Dieva vārda augļus nākotnē.
Jūs redzat, tā kā no vienas puses šim vārdam ir tāds kā pareģojums par nelaimi, un no otras puses ir pavisam citādi kā apsolījums par nākamo godību, kas ietiecas jaunajā derībā, kur šī Izraēla valsts vairs nebūs, šī Izraēla tauta vairs nebūs ar savu valsti, bet viņi izkaisītie dažādās tautās savāks vienkopus šos ļaudis no dažādām tautām kā jauno Izraēli, kurš nesīs Dievam godu. Un tad otra piedzimst meita, un tur ir tā tad tiek pavēldota vārds Lo-Ruhamā, jeb neapžēlotā, un tad ir atkal piedzimis dēls, kuram jābūt sauktam Lo-Amī. Jūs neesat mana tauta, un arī es nebūšu jūsējais. Tātad no šīs netiklās sievas, ko pravietim bija jāapņem, dzimst bērni, kuru vārdi nes Dieva soda un tādu tā kā atraidījumu, līdz tādu pasludinājumu. Tai pašā laikā šīs praviešu kalpošanas laikā, kur, lai gan šī māte ir netikla un šie bērni ir dzimuši no šīs netiklās mātes, tas apsolījums viņiem ir dots. Par Jezreēlu jau es runāju un teicu, šim vārdam parādās tā brīnišķīgā nozīme, ka Jezreēls būs, tātad šis augļu nesējs, kur Dieva vārds nesīs brīnišķīgus augļus, tā jaunajā Izraēla valstībā, kas būs Kristus valstība, Mesijas valstība. Un kā arī tur vēlāk, tā Lo-Ruhamā būs Ruhamā apžēlotā. Tātad šie netiklis bērni beigās caur Kristus žēlastību, caur to darbu, ko Kristus būs darījis, iemantos šo brīnišķīgo apsolījumu un jaunu vārdu, kas būs Dieva žēlastības, Dieva apžēlošanās, piedošanas vārds. Bet, protams, šī tēma, kā jau pagājušo reizi es tā drusku tādu ieskicēju, ka tēma par Dieva tautu, par baznīcu, vecās derības un jaunās derības baznīcu, kā Dieva līgavu un sievu, kur reizē šai pasaulē viņa ir kā netikle, kas neklausām kungam, un tomēr no viņas dzimušie bērni būs Dieva bērni un Dieva tauta. Un tas ir caur visiem laikiem bijis tāds satriecošs pasludinājums un pārdoms. Luters par to ir daudz domājis. Viņam reformācijas laika arī bija, kā visu laiku bija apsūdzība, ka baznīca nav uzticama Dieva vārdam. Bet pāvestieši tā laika, šie oponenti, vienmēr teica, bet kā, tā taču ir arī tava māte, toreiz kristīta šai baznīcā, toreiz dzirdējis Dieva vārdu tur. Un tad Luters saka, kā tālāk, 2. nodaļā mēs lasīsim, eita tiesā ar savu māti. Jā, tas ir tas pārsteidzošais, ka tie Dieva bērni rodas tādā baznīcā, kas jau nav ideāla un uzticama. Kā vecās derības baznīca, kas faktiski beigās Jēzu piesit krustā ar pagānu rokām. Un tomēr no viņas nāca apustuļi. Tomēr no viņas nāca tie, kas vasaras svētkos saņēma svēto garu un tapa par šo te pirmo Jeruzālemes draudzi. Jā, viņi piederēdami pie šīs neusticīgās baznīcas, bija neapžēlotie, bija izkaisāmie, bija ne Dieva tauta. Bet caur Kristu un ticību, caur evaņģēlijas sludināšanu, viņi tapa
Dieva tauta un apžēlotie, un augļu pilnie. Un mēs redzam, nav tā, kā apustuļi norobežojas no tās vecās derības baznīcas. Jā, viņi sludina tīru mācību, un bieži vien šī vecās derības baznīca, jeb sinagoga tajā laikā tika tiesāti, tika apsūdzēti. Viņi saka, nesludināt Kristus evaņģēliju. Un Pēteris saka, Dievam pienāks vairāk klausīt kā cilvēkiem. Mēs sludināsim Jēzus vārdā. Nu, tā tad arī reformācijas laikā un arī šodien ir tas pats, kur baznīca, kas ir visu mūsu māte, bieži vien ir, nes šo te Hozejas sievas netikles tēlu, ir šī netikle Bābele, kas purpurā tērpusies, kā mēs Jāņa atklāsmes grāmatā lasām. Un tomēr tie, kas ir visādi citādi būtu pelnījuši Dieva sodu un noraidījumu, caur sludināto vārdu top par Dieva tautu un Dieva bērniem, Kristus dēļ. Un te ir baznīcas lielais noslēpums. Visu laiku ir tā kā tad centieni ļaudīm, ka mēs nodibināsim tādu, kas būs tīra un šķīsta. Luters ar, piemēram, domādams par šīm lietām arī Hozejas grāmatu, viņš saka, vai tad evaņģēlija baznīca, kur Vācijā mums ir tik brīnišķīga gaisma, atspīdējusi evaņģēlija gaisma, kas tik daudz ir vedusi pie patiesības atziņas, vai tad tas tā visu laiku būs? Nē. Pēc tam varbūt tā evaņģēlija gaisma spožāk iedegsies kādā citā tautā. Ja šeit viņa apdzisīs, baznīca kļūs atkal netikla, neusticīga, neusticama. Un tomēr viņa aizvien vēl laidīs pasaulē Dievam bērnus, kuri paši par sevi ir nākuši no tās neusticamās un neusticīgās baznīcas. Un tomēr caur Dievu vārdu brīnumainā veidā Kristus dēļ un caur ticību Kristum tiek izglābti un kā Dieva tauta pulcināti. Redziet, cik ārkārtīgi sarežģītu lietu Dievs ar pravieti Hozeju parāda, lai mēs nedzīvotu tādās maldīgos priekšstatos, ka kaut kur ir tā patiesā baznīca, kas visu laiku ir tāda patiesa, un viņi ir vienmēr uzticami, un tur ir tikai uzticamie, un tur ir tikai mīļie Dieva bērni, vai kā. Nē, baznīcai vienmēr ir bijušas šīs divas sejas. Bet tur, kad šī Dieva tauta, kur būs atsijāti šie atpestītie, sapulcināt godības valstībā, tad viņa no debesīm nāks, kā Kristums savam līgavainim saposta līgavu un sievu. Un tur nebūs nešķīstības, tur nebūs nekādas vainas. Redziet, tas ir grāmatas galvenais pasludinājums, kas arī mums šodien ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs. Ja mēs šo lietu tā līdz galam izprotam, tad mēs visu ar pacietību varam panest, jā, arī iet tiesā ar savu māti baznīcu, norādot kļūdas un aplamības un neusticību Dievam, un tai pašā laikā saprast, ka Dievam nav citas baznīcas. Tikai šī. Tāda viņa ir. Un tomēr viņā top Dieva tauta. Aplamajā pāvestībā tapa tādi ļaudis kā Luters, Melanktons, Hemnits un citi brīnišķīgi skaidri evaņģēlija apliecinātāji. Viņi gāja tiesā ar savu māti, bet viņi bija Dieva bērni, apžēlotie, caur sludināto evaņģēliju. Redziet, tādā realitātē mēs dzīvojam, un caur Hozeju Dievs varenā veidā to māca caur gadsimtiem un jau gadu tūkstošiem. Lūk, tātad no sākuma ir šis bardzības pasludinājums, un mēs esam tā kā tikuši līdz 2. nodaļai, un
Ir vecie izdevumi, kur šī otrā nodaļa iesāks tikai pie 2.4, ej tiesā ar savu māti, ja. Bet, ir atkal tāds iedalījums, kur ir, pēc 9. 1. nodaļas panta iesāks otrā nodaļa, un man liekas, tā tas ir mūsu izdevumos visos. Jo šeit iesāks jauns prediķis. Tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā, ko nevar nec saskaitīt, nec aplēst, un notiks, ka tai vietā, kur viņiem reiz sacīja, jūs neesat mana tauta, viņiem atkal no jauna sacīs, jūs tā dzīvā Dieva bērni. Un Jūdas bērni, Izraēla bērni sadosies kopā un pulcēsies ap vienu augstāku priekšnieku un izies no tās zemes, jo Jezreēla diena būs liela diena. Sakiet saviem brāļiem, viņi tomēr ir mana tauta, un savām māsām viņas tomēr ir žēlastība atradušas. Tātad šeit ir Kristus valstības godība, ko pravietis jau gar acīm skata, un mēs redzam, ka šī pārmaiņa nāk caur Dieva apsolījumu un caur sludināšanu. Tur nav tā, ka šie Izraēla bērni taps pēkšņi par apžēlotiem caur saviem darbiem. Ka viņi atgriezīsies, un tad viņi būs citādi ļaudis, un tad viņi darīs, un tad beigās viņi būs pelnījuši šo žēlastību. Nē, tas viss nāk caur pasludinājumu. Sakiet viņiem. Tur piepildīsies tas Ābrahāmam dotais apsolījums, ko mēs te redzam, ko Dievs bija sacījis, man liekas, 13. nodaļā 1. Mūzes grāmatā. Izraēla bērnu skaits būs tavu bērnu, tavu pēcteči, tavā sēklā taps svētītas visas pasaules tautas. Tas tur ir līdzi. Apostols Pāvils vēstulē Galatiešiem to attiecina uz pagāniem. Ka tas nav tā, ka tur būs tāda etniska piederība, bet tie izkaisītie, izsētie visās tautās. Asīrieši aizvedīs uz vienu galu Izraēla 10,5 ciltis. Pēc tam vēlākos gados arī Jūdas ciltis tiks izkaisīts, un pa visu pasauli būs sinagogas. Babilonijā, Asīrijā, Grieķijā. Tad, kad evaņģēlija gaisma atspīdis ar mūsu pestītāju kalpošanu, visur ir izkaisīts šis Jezreēls, izkaisītie, izsētie. Un tur ir ļaudis, kur jau zina par vienu Dievu, viņi nav izrēlieši. Viņi ir no visām citām tautām, tā sauktie dievbijīgie. Kādu no viņiem arī varbūt pieņēmuši jūdaismu, kā prozelīti. Nevienmēr tur ir labs rezultāts. Pestītājs ir teicis, jūs izstaigājat tālas zemes, lai vienu atgrieztu ticībā, un tad jūs viņu padarāt par vēla bērnu 10-kārt sliktāk nekā jūs paši. Bet ir kādi, viņi dzird, viņu sirdis deg. Viņi dzird. Un tad, kad evaņģēlijas izplatās, kā tas notiek? Mēs to ceļš apostuļu darbos redzam. Apostols Pāvils, kur viņš nonākdams kādā pilsētā nāk? Viņš nāk uz sinagogu, kur šie izsētie, šie visur, kur izkliedētie. Un tur ir kādi, no tiem izraēliešiem un no jūdiem, kuru sirds deg, un pārsvarā dievbijīgie, kas no pagāniem nākuši deg par šo vēstu, ka ir viens Dievs. Viņi zina, ka Kristus nāks un būs pestītājs. Tas ir Ābrahāmam un viņa dzimumam dotais apsolījums, par kur apostols Pāvils saka, ka ne jau miesīgi dzimušie ir Ābrahāma dzimums. Bet tas, kurš garīgi, kam ir Ābrahāma ticība, tie ir Ābrahāma bērni. Tie ir tie, uz kuriem attiecas šie apsolījumi, ka tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā.
Un ka nevarēs tos saskaitīt. Visas tautas tiks ievestas, no visām tautām ticīgie šajā apsolījumā. Viņi būs Ābrahāma dzimums, viņi būs Ābrahāma ļaudis. Cik brīnišķīgs apsolījums. Un tad viss notiek caur sludināšanu. Kādu sludināšanu? Tiem, kas nav viņa tauta, netiek sacīts, nu jums tagad jādzīvo tā un tā. Jums tagad jāpilda Mūzes bauslība. Nē, viņiem tiek sacīts, jūs esat Dieva apžēlotie, jūs esat Dieva tauta. Kas tad caur evaņģēliju notiek mums? Tā nav vešana atpakaļ pie Mūzes bauslības. Jā, protams, ir šī vēsts sludināt, ka mēs esam neapžēlotie un mēs esam Dievam svešinieki savu grēku dēļ. Bet nāk pestītājs, un viņš piepildīs mūsu vietā gan bauslību, gan saņems sodu, un tad mēs, tiem, kas tic, varēs teikt, jūs esat Dieva tauta, jūs esat apžēlotie, jūsu grēki ir piedoti, jūsu vainas apklātas. Tas notiek caur sludināšanu. Brīnišķīgu sludināšanu. Nu, tālāk ir, un Jūdas bērni, Izraēla bērni sadosies kopā un pulcēsies ap vienu augstāku priekšnieku un izies no tās zemes, jo Jezreēla diena būs liela diena. Nu, šis teikums ir, viņu varētu, es tā redzu, attiecināt gan uz Kristu, bet var attiecināt arī, kā Luters ir attiecinājis, uz pāvestu. Pulcēsies ap vienu priekšnieku, ap vienu lielu vadoni. Izies no tās zemes, kur bija, kas bija Jūda, Izraēla zeme. Reizē ap Kristu un reizē ap vienu augstāku priekšnieku, kas būs citā zemē. Nu, droši vien Luters ir vairāk uzsvēris šo pāvestu amatu, tāpēc, ka viņa laikā, arī šodien, patiesībā tā ir liela aktualitāte. Kurš tad sevi uzdod par kristīgās baznīcas galvu? Kurš ir noteicējis nevis par baznīcu, tā vispār, nevis tikai par visiem garīdzniekiem, bet par katru ticīgo. Tā to pasludina Otrais Vatikāna koncils. Un tāpēc, ka viņš ir, un tur, kur viņš ir, tur ir īstā baznīca, un tur ir tad jābūt īstai mācībai, jo te ir īstā baznīca, bet tālāk eita tiesā ar savu māti, nododiet nosodītāju spriedumu par viņu. Viņa jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu viņas vīrs būt. Un te parādās, es domāju, ne tikai Luters to ļoti asi sajūta un tai savā laikā, bet parādās tas Bābeles netiklis tēls, kur beigās arī ir visi šie te nosodījumi, kas būs un ko mēs arī redzam arī tajos pravietojumos, kas tiek pasludināti par šo te Dievam neusticīgo baznīcu, kas pulcējas kā mēs redzam, ap pāvestu savā ziņā, kā par viņu tiek pasludināts arī šis nosodījums un spriesta tiesa. It īpaši reformācija to skaidri parāda, bet arī vispār vienmēr te ir mudināts, ka ticīgajiem, kas grib turēties pie ticības, viņiem arī ir jāspriež par to, vai baznīca turas patiesībā. Arguments, ka mēs esam baznīca un tāpēc mums ir patiesība, kas tiek ļoti
Tas ir tas galvenais pāvestiešu arguments vienmēr bijis. Vai arī, ja nav kādi pāvestieši, tad varbūt arī ir kādi, ja mēs skatāmies Austrumu baznīcā, tie argumenti arī līdzīgi. Mums ir īstie bīskapi, mums ir īstā baznīca, mēs esam pēctecībā caur gadu simtiem. Bet vai jums ir tā mācība, kas sākotnējā? Vai esat uzticīgi tam kungam? Tas ir vienmēr šiem arī šajā netiklībā dzimušajiem. Tas ir, kā tas bija Hozejas gadījumā, kur viņš piepildīdams tā kunga pavēli un pravietiskā veidā sauc šos savus bērnus. Jā, viņi netikli dzimuši, bet viņi caur evaņģēliju šķīstīti to par apžēlotiem Dieva bērniem un brīnišķīgu Dieva tautu. Bet tā māte vēl aizvien ir tāda, par kuriem tiem, kas ir šī Dieva tauta, ir jāspriež vienmēr tiesa. Viņi nevar pakļauties tikai pateikt, bet tā ir mūsu māte. Un te vairs nav tas, jāteic, ceturtā baušļa, ja tā varētu teikt, simboliski. Tie būs savu tēvu un māti godāt. Bet beigās tad pirmais bauslis ir pāri ceturtajam. Un Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Tāpat kā, ja mūsu vecāki ir bijuši bezdievīgi un grib mūs turēt paklausībā savas bezdievības domās, tad mums kā Dieva bērniem tas nav jāpieņem. Jā, mēs godājam viņus tur, kur viņi nenonāk pretī ar Dieva baušļiem, ar Dieva pavēli, un to jau arī reformācijas laikā teica, mēs jau esam tajā pašā baznīcā. Mēs jau neesam citu izveidojuši, mēs esam tās pašas Romas baznīcas, Romas katoļu baznīcas bērni. Un ja mums atļautu šķīst sludināt evaņģēliju, tad mēs labprāt arī paliktu zem viņas šīs virsvaras, autoritātes. Un tad bija cerība, ka nāks koncils, Luters ļoti liels cerības uz viņu lika un visu mūžu gaidīja, ka viņš tiks sasaukts, jo ja baznīca ir tik nopietnas šķelšanās priekšā, ka tā pretī stāvēšana ir tik nesamierināma, tad tā vajadzēja sanākt kopā un spriest. Bet te tā neusticīgā daļa nostājas un nolāda uzticīgo daļu, kā tas notika Tridentes koncilā. Tad tāpēc arī tika spriesta tiesa par šo Romas baznīcu un evaņģēliskā baznīca skaidri sludinot evaņģēliju un norādot uz Romas baznīcas atkrišanu un netiklību, kur viņa palikusi neusticīga savam kungam, neusticīga Kristum, savam līgavainim. Viņi nodeva šo spriedumu. Ne jau tajās lietās, kur tā kā varēja pieņemt, viss bija kārtībā, nē. Nebija jau tā, ka šis spriedums, lai tikai būtu prom, lai tikai nošķeltos, nē. Bija ilgu laiku samierināšanās, jūs redzat, mēs nemācām neko jaunu. Šķīstais evaņģēlijs caur gadsimtiem vienmēr tā ir ticis sludināts. Un Romas baznīca pateica, mēs esam īstā baznīca. Mums ir īstais vadonis. Mēs paliksim savā mācībā, ja mēs esam baznīca, mēs drīkstam mācību veidot, kā mēs gribam. Un raksti neskaidri, nesaprotami, aptumšoti, nepietiekami. Bet tas, ko mēs ieviešam, tas ir vajadzīgs pestīšanai. Neusticība, netiklība, nostājas pret Dievu vārdu,
nostāšanās, tā bija ilgstoša lieta, kas vēl šodien nav atrisināta. Absolūti ne. Tajos jautājumos, par kuriem Luters ir īpaši domādam šeit par Hozejas grāmatu raksta, mēs esam vēl lielākā pretrunā nonākuši. Vēl lielākā. Tāpēc ir šis Dieva pasludinājums: eita tiesā ar savu māti, nododiet nosodītāju spriedumu par viņu. Viņa jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu vairs viņas vīrs būt. Pavēli viņai izdzēst netiklības zīmes, viņas svaigā un laulības pārkāpšanas zīmes uz viņas krūtīm, lai es viņu neizģērbi viņu kailu un neparādu viņu tādu, kādu viņa bija piedzimstot. Un lai es nepadaru līdzīgi tuksnesim un izkaltušai zemē, un nelieku viņai nomirt aiz slāpēm. Un lai es neparādu nekādu žēlastību viņas bērniem, jo tie ir netiklis bērni. Tāpēc, ka viņu māte ir netikli, un kaut būdama viņa dzīvības devēja, uzvedas joprojām bez kāda kauna sajūtas un saka: es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linus, eļļu un dzērienus. Redziet, pavēle ir viņas pašas dzimušajiem bērniem. Iet ar viņu tiesā. Ja viņi neies tiesā, viņi būs līdzdalīgi savas mātes netiklībā. Tad arī tā māte paliks un stigs dziļāk savā netiklībā. Jo tomēr šī tiesa un šis pasludinājums, viņš var kaut kādā veidā to stāvokli labot. Darīt labāku. Tādu, kur tomēr skaidrā mācība vēl tiek apliecināta, sludināta, kur ļaudis dzird žēlastības vēsti par Kristu, tic un to par Dievu bērniem. Bet ja viņi to nedara, ja viņi klusē, tad viņi ir un paliek vairs ne Dievu bērni, bet netiklis bērni. Bet tā ir taču tā pati baznīca, dzīvības devēja viņiem. Briesmīga aina, vai ne? Briesmīga. Bet ļoti atbilstīga. Hozeja šeit, Dievs caur Hozeju ļoti nāk palīgā šeit. Un, protams, arī caur citiem praviešiem, kur, vai tas būtu Ecehielis, vai tie būtu kāds cits no maziem praviešiem, vai tā būtu Jāņa atklāsmes grāmata, vai tie būtu apustuļi, kas sludina. Kur arī runā ar šo pašu valodu, ar šo pašu tēlu. Kur apustulis saka: es gribu jūs pievest Kristum, kā šķīstu līgavu, bez traipa, bez krunkas. Efeziešiem saka. Korintiešiem saka: es tikai baidos, ka tā čūska, kas ievu pieviela, arī jūs nav saindējusi, ka jūs vairs neesat uzticamā Kristus līgā, ka jūs nenostājaties pret nepatiesību, ka tad, kad nāk tie, kas saka, mēs esam autoritāte, apostolim ir ar dusmīgu sarkasmu. Citādi to nevar nosaukt. Jāraksta tiem pašiem korintiešiem, kurus viņš bija pie ticības vedis. Es līdz izlasīšu. Atkal es jums saku, 11. nodaļa. Lai neviens netur mani par bezprāti, bet ja jau, tad pieņemiet mani kā bezprāti, lai es arī varētu mazliet lielīties. Ko te saku, to nesaku pēc tā kunga prāta, bet it kā neprātā, jo esmu pārliecināts, ka var lielīties. Ja jau daudzi lielās pasaules lietās, tad es arī gribu lielīties. Jūs labprātīgie taču labprāt panesat neprātīgos. Jūs panesat, ka jūs kāds kalpina, ja jūs kāds izsūc,
ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds jums sit vaigā. Par apkaunošanu sev, es to saku, mēs uz to nebijām spējīgi. Bet ja arī kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā, tad arī es. Tie ir ebreji, es arī. Tie ir izraēlieši, es arī. Tie ir Ābrahāma dzimums, es arī. Tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciesdams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena, 3 reizes dabūju rīkstis, 1 reizi man mētāja ar akmeņiem, 3 reizes bija ūdens briesmās. Un tā tālāk. Nu tālāk viņš arī vēl saka tā. Jā. Tas bija iepriekš. Kaut jūs man mazliet panes manā neprātā. Bet jūs jau mani panesat, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram kristumu, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāp ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš jūs no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Ja kāds nāk un sludina jums citu Jēzu, ne to, ko esam sludinājuši, jeb ja jūs saņemat citu garu nekā to, ko esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju nekā to, ko esat saņēmuši, tad jūs labprāt to paciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem, lai arī esmu nepraša runāt, tomēr neatziņā, jo to esam jums visās lietās pierādījuši. Un tālāk. Bet ko es daru, to es arī turpmāk darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs, jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķi, ka viņa kalpi izlieks par taisnības kalpiem. To gals būs tāds, kā viņa darbi. Redziet, kā Pāvils iet tiesā ar tiem, kas saucas baznīca. Diži apustuļi, nē, protams, tie nav ne Jānis, ne Pēters, bet tie arī grib saukties par dižiem apustuļiem. Viņi nāk un sludina citu evaņģēliju, citu Jēzu. Es gribēju jūs pievest Kristumu kā šķīstu līgavu. Tikai es baidos, vai čūska, kas pievīla ievu, arī jūs nav samaitājusi. Un caur ko viņi samaitāja? Caur tādiem, kas nāca ar lielāku autoritāti, ar lielāku varu, kas teica, mēs esam baznīca, kas tas Pāvils tāds ir? Un Pāvils iet tiesā un strīdā. Un beigās izrādās, ka tur ir gan cits gars, gan cita mācība, gan citas autoritātes, kas beigās izrādās Sātana kalpi. Turpat tai pašā baznīcā. Viņi nenāca un neteica, mēs jūs nevedīsim pie Jēzus, mēs jūs vedīsim pie Sātana. Nē, viņi sludināja vienkārši citu Jēzu. Tas ir tas līgavainis. Tas tev vairāk dos nekā tas, kuru Pāvils sludina. Un te parādās tas, es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linu, seļu un dzērienus. Proti, baznīca saka, es turēšos pie tāda Jēzus, kas man labāk patīk. Pie tāda gara, kas man šķiet labāks. Dziļāks, gudrāks. Nu, tā ir šī garīgā netiklība, par kuru Hozei runā, un ko mēs redzam jaunās derības baznīcā, ko mēs redzam šodien. Bet tā ir tā pati baznīca. Kad Jānis redz šo Bābeles netiklas tēlu, to ainu, viņš skatījās, un es ļoti brīnījos. Viņš nevarēja saprast, kā tas ir.
Nu, tā kā Raimonds pagājušo reizi, vai tur nav tur ir ko brīnīties, vai ne? Tāda lieta. Kā to salīt galvā, kā tas var būt? Mēs saprotam, jā, uzticīgā baznīca, brīnišķīgi, skaisti. Un tie kaut kādi, tie nav baznīca. Bet kā tas kungs saka, es negribu būt vairs viņa arī nav mana sieva. Un tomēr viņa ir mana bērna māte. Dzīvības devēja. Dievam nav citas baznīcas. Nav. Tāpēc tā cīņa, ejiet tiesā ar savu māti. Viņa atkal un atkal no jauna ir jābūt. Mēs nevaram pakļauties tikai tāpēc, ka kāds ir pāvests, kardināls vai bīskaps. Vai tāpēc, ka kāda sinode tā ir lēmusi. Mums ir vienmēr tas viss jāizvērtē Dieva vārda gaismā. Ejiet tiesā ar savu māti. Es negribu vairs viņas vīrs būt. Viņa ir tāda, es negribu. Bet jūs, mani bērni, ejiet tiesā. Viņa ir jūsu dzīvības devēja, jā. Cīnieties par viņu. Viņš saka, ejiet prom, nodibiniet kaut ko paši jaunu, skaistu. Nē. Ja viņi jūs izdzen no mājām, izdzen. Kā mēs, lutrāņi, esam no Romas izdzītie. Ne jau mēs aizgājām. Mūs nolādēja, mūs izdzina. Tagad visi pagāni ir svētīti un Dieva bērni, bet mēs vēl aizvien nolādēti un nošķirti. Tas ir šodienas situācija. Vai arī mūsu luteriskajā baznīcas iekšienē mēs neredzam to pašu cīņu? Protams, ka redzam. Bet Dievs nesaka, noiet jūs mazais pulciņš kaut kur savrup un neliecieties nezinis, kopiet savu jauko brīnišķīgo skaidro mācību. Nē, ejiet tiesā ar savu māti. Ka es viņu neizģērbju un nelieku lielā kaunā. Ak vai. Nu jā, un ar to, ka mēs ejam tiesā, mēs redzam tomēr vēl aizvien ir tā tendence vispārējai tāda, nu kā? Es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linu, eļļu un dzērienus. Un Dievs saka, tādēļ raugies aizaudzējuši tavu ceļu ar ērkšķiem un aizilgstam priekšā žogu, tā ka viņa neatradīs pat vairs kājceliņa. Un kad tad viņi skries pakaļ saviem mīļākajiem, tad, lai viņi tos nesastop. Un kad viņi tos meklēs, tad, lai viņi nespētu tos atrast, lai viņi būtu spiest teikt, es atgriezīšos pie sava agrākā vīra, pie kā man klājās labāk nekā tagad. Tas ir rezultāts tam, ka viņas bērni iet tiesā ar viņu. Bet kā tas izpaužās reāli? Reāli? Nu, piemēram, tas pats reformācijas, kur mēs redzam tādā ilgākā laikā. Reformācijas mācība pieņēma, reformācijas baznīca pieņēma savus tic, mēs tam ticam saskaņā ar rakstiem, lietas ir tādas. Un to, kas ir Romas baznīcā, mēs tā kā noraidām. Tur mācītājiem lika parakstīties zem konkordijas formulas. 6000 vācu mācītājiem tie zemes kungi lika parakstīties, un viņi skaitīja pantiņu. Šraib, herr pastor, šraib, lai tu vari savā Gemeinde bleiben, tur palikt. Citādi tu zaudēsi savu darbu. Tā taciņa bija aizaudzēta. Ērkšķi priekšā viņš nebija kur skriet. Šā vai tā viņam bija jāpakļaujas tam. Tai baznīcas disciplīnai. Tie bīskapi, kā mēs skatāmies, piemēram, Hemnic Enchiridions, ja ir tāda grāmatiņa šķirstīta. Tas ir palīga līdzeklis bīskapiem mācītāja eksaminācijai. Viņš šādi nāk un mācītājiem uzdod jautājumu, un mācītājiem pareizi jāatbild. Nevar jau sirdī ielīst nevienam.
Bet ka viņš saprot, ka viņam vairs neklājas tik labi, ja viņš ies projām, viņam neklāsies tik labi. Un pat ja viņš grib kaut kur iet, viņš īsti vairs neatrod, ka viņš varētu atgriezties. Un neies taču atkaļ uz Romas baznīcu. Tur viņam tagad būs vēl sliktāk. Viņš nāk atpakaļ. Nu, apmēram tā. Un kaut kādu laiku viss turas rāmjos. Protams, pēc kaut kāda laika mainās paudzes, un atkal tam ir jāsāks no sākuma. Nu, skarbi, ļoti skarbi, ļoti smagi. Bet tas ir Dieva bērnu uzdevums – staigāt patiesībā un teikt viens otram, jūs esat dzīvā Dieva bērni. Jūs tā dzīvā Dieva bērni. Tas, ko Dievs liek sacīt tiem, kas ir dzimuši no šīs netikles, bet alkst pēc Dieva žēlastības. Viņš viņu dod par brīvu evaņģēliju. Tālāk tā tēma turpinās. Es gribu atgriezties pie sava agrākā vīra, pie kā man klājās labāk nekā tagad. Reformācija to paveic vienā baznīcas daļā, protams. Kaut kas no tā notika arī atmodas laikā, tepat mūsu Latvijā, ja mēs tādā mazā mērogā skatāmies. Jo tas jau nav tikai tā globāli, tas arī ir tā lokāli, ja tā varētu sacīt. Kur tas bija brīnums. Brīnums tas bija, kā no ļoti liberālas teoloģijas, kāda bija izveidojusies tur brīvvalsts laikā, iepretīm tai konservatīvai vācu teoloģija, kas te Latvijā bija. Skatījās uz Zviedriju, jo vācieši bija, kā saka, mūsu senie ienaidnieki tajā laikā, un tāpēc viss vāciskais jau vairs nederēja. Bet te bija daudz krietnu vācu mācītāju, kas sludina evaņģēliju. Tad viss palika tik liberāls, ka nodibināja šo te baznīcas semināru, institūtu iepretīm teoloģijas fakultātē. Un tad atmodas laikā pēkšņi pilnīgi atšķirīgi no tā, kas notika citās arī luteriskās zemēs, kur arī bija šī garīgā atmošanās, tajā, ka mēs skatītos varbūt tur uz Igauņiem, vai mēs skatītos te uz Vāciju, Austrumu Vāciju, vai kaut kur, tie līdzīgi varbūt tie apstākļi kaut kā bija bijuši. Šeit mums Dievs deva tādu dedzību, iedomājieties, Luterisma mantojuma fonda lielais plaukts Amerikā. 72 tautās darbojas Luterisma mantojuma fonds. Milzīgi budžeti lielās tautās, dažas grāmatiņas tur katrā tautā, lielās tautās, ķīniešu valodā, tad tur kaut kas ir Tanzānijā, kaut kas ir Etiopijā, kaut kas ir Lietuvā, Igaunijā, pusotra grāmatiņa. Lietuvā, 3,5 varbūt, bet mēs strādājam tālāk. Un milzīgi plaukti pilni latviešu valodā. Kur tas radās? Kur tas radās, ka pēkšņi šeit cilvēki teica, mums to vajag, mēs gribam dzirdēt, ka mēs esam dzīvā Dieva bērni. Baznīcas vadība sūdzās kādiem ar tādiem, kas dod, kuri tie dzīvinošie finanšu
plūsmas tagad. Mums vislielākā problēma ir gnezio-luterāņi. Jeb tie, kas turas pie evaņģēlija mācības. Jā, mēs jau, protams, ka neviena jau tāda balss jau neatnāk, kas saka, viņa nepaliek apslēpta. Tas jau atnāk ar līdz mums. Ar to baznīcas vadībai vislielākās problēmas. Viss ir pārņemts, izglītība, viss, teoloģijas, viss komisijas, viss kaut kas. Ko mēs dzirdam? Lutera akadēmijā studenti iet strīdā ar liberālajiem pasniedzējiem. Studenti lasa vienprātības grāmatu, lasa to, ko iepriekšējā paudze, kas tur tai strīdā jau ir iestājusies. Baznīcas vadība jau likās, viņa jau viss ir izdarījusi, ka nebūs tie strīdnieki. Bet tai pašā, no tās pašas netiklis, dzimst dzīvā Dieva bērni. Tas tā notiek. Tie ir tādi piemēri ļoti konkrēti manā saprašanā. Viņi mums ir zināmi, pazīstami, un viņi ir pārsteidzoši. Dieva žēlastība nerimstas. Bet viņš saka bērniem, ejiet strīdā, ejiet tiesā ar savu māti. Un no tā, ka viņi iet tiesā, tur dzimst vēl tādi, kas aizvien ir dzīvā Dieva bērni. Pat ja kāda tur būtu vadība vai šāda vai tāda, mums tagad ar te jautājumu, kas nu būs tā nākamā, vai kā tur nebūs, kāda viņa būs, kāda viņa nebūs. Bet ja šis tiek uzturēts, ka tie, kas viens otram var teikt, kas ir saņēmuši evaņģēliju sludināšanu, jūs esat dzīvā Dieva bērni, ja viņi iet strīdā to savu māti. Lietas notiek. Vai tas nav liels noslēpums, brīnumains un Dieva žēlastības apliecinājums šai pasaulē? Mūsdienīgi strīdā, jo jādzīvā ir mierā un draudzībā. Jā, bet tad notiek ar to māti pavisam slikti, ja ar viņu neiet strīdā. Ka es viņu neizģērbu kailu. Kā beigās tā netikla Bābeles Jāņa atklāsmes grāmatā, kā it īpaši tas ir drastiski tādā, kāpēc to grāmatu nemaz neļauj līdz 26 gadiem lasīt, Eckiela grāmatu, kurā īpašā Dieva atklāsme, kur šī tēma turpinās ar tādu skarbumu, ka to nemaz nenobriedušiem prātiem nedēļ lasīt. Neļauj. Jūdi, tas bija tik skarbi. Un tas ir, ja neiet strīdā, un ka pēdējā laikā jau nebūs kam iet strīdā, varbūt pēdējos laikos, tad arī notiks tas, ko mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā par netiklu Bābeli, kas ir vilts baznīca. Tāpēc vienmēr ir jāiet strīdā. ir kādiem jābūt, kas nav ar mieru, kas nepasaka, tā ir baznīca, kā brīnišķīgi, pēdiņās izteicās viena teoloģija, kas tagad ir Frau Pastorinen Vācijā. Viņa būdama, toreiz kolēģi Lutera akadēmijā, viņa teica, kad es teicu, ka šīs lietas neatbilst mūsu luteriskajai mācībai, kaut kādas tur. Tas gan nebūtu svarīgi. Viņa teica, to, kas ir luterisks mūsu baznīcā, nosaka arhibīskaps. Vai tā viņš pats ar tā saka? Protams, ka nē. Bet tas, ko cilvēki tā kā ir tam apkārt apvijuši un aptinuši, tas ir tāds, mēs esam autoritāte. Viens mūsu baznīcas ķeceris, kas pat ir aizgājis nesen no mācības, salīdzinoši nesen,
viņš teica, es esmu autentiskā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pēctecis un mācītājs. Un uzskaita 30, jau viss tur mirušs un tāds. Pirmkārt, tas bija apmelojums tiem 30. Vai viņi nebija 3, 11. Ļoti, ļoti daudz veselu, es aizmirsu, cik viņi bija. Tur uzskaitīti tādā vēstulē, viņš pēc tam to iesniedz. Bet pat ja tas būtu taisnība, kur tā taisnība bija tikai, tik cik melns aiz naga, tai viņa apgalvojumā. Bet pat ja tā visa būtu taisnība, tad ko? Mēs gribam iet nomaldā un pazušanā. Nē, mēs gribam būt tajā baznīcā, kur ir Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, kur ir Ījaps un Dāvids, kur ir Hozei, kur ir apustuļi, kur ir Luters un visi mūsu ticības tēvi. Un tāpēc mēs ejam strīdā. Mums nepietiek ar to, kas saka, tā pie mums ir pieņemts un tā mūsu tēvi ir mācījuši, un tā ir baznīca, un tā ir baznīcas autoritāte. Ejiet tiesā ar savu māti, tas skan arī šodien. Ļoti skarbi skan. Ticība ir pirmā vietā, nevis cilvēku izgudrojumu. Jā, un ticība, kas satver šo te brīnišķīgo evaņģēliju, kas mums dara par Dievu bērniem. Kas ir Kristus žēlastības evaņģēlijs. Galu galā bieži vien tā ir baznīcā šie apsvērumi, kāpēc evaņģēlijs tiek aptumšots vai noklusēts. Tāpēc, ka tā ir izdabāšana cilvēkiem. Cilvēki to labprātāk klausās. Tur nāk labība, vīnoga, sula un eļļa, sudrabs un zelts. Jā, protams. Vai tad mēs varam iedomāties kādu bagātāku institūciju par pāvestību? Ar ko viņa tapa bagāta? Ar ko viņa tapa bagāta? Ar indulģencēm. Ar relikviju kultu. Ar visu to netiklību, kas viņa jau nepalika bagāta ar evaņģēlijas sludināšanu. Kas tad ar to var kļūt bagāts? Caur visādiem jubilejas gadiem. Caur 500 gadu indulģenču tirgošanos. Kurš var saskaitīt to bagātību, kas tur ir? Kurš zina, cik ir pamatkapitāls Vatikāna bankai? Un kas zina, kur tā nauda, kas pirms gadu simtiem ir no visas Eiropas satecējusi Romā caur indulģencēm, caur visādiem svētajiem jubilejas gadiem, caur visādiem svētceļojumiem un visādām prebendām un baznīcas tirdzniecību, kur amati tik tirgoti. Lutera lielais tā kā oponents baznīcas, Vācijas baznīcas primas, Mainzes arhibīskaps. Pirmo bīskapiju viņa vecāki nopirka, kad viņam bija 12 gadi. Tā bija apaļa summiņa. Un tad viņš piepirka klāt Mainzes arhibīskapiju, kaut gan tas bija pretēji kanoniskiem likumiem. Tad jau viņš bija pieaudzis puika. Tas bija liels pirkums, kur viņš aizņēmās naudiņu pie fugeriem. Tie bija, kā tā teikt, miljoni, bet taču nāks atpakaļ. No prebendām, no visa kā, no svētceļojumiem. Un tāpēc, kad pāvests pasludināja šo te
Pētera jaunās bazilikas celtniecību un indulģenci tās te atlaižu vēstuli tirdzniecību. Viņš ielaida to iekšā Vācijā, jo viņam vajadzēja dot Fugeram parādus, no tā sākās reformācija. Kas tas tāds Fugers ir? Tas bija tāds baņķieris viens. Viens baņķieris, kuram bija daudz naudas, ko viņš uz augļiem bija gatavs aizdot. Jo, viņš jau var skatās, kādas ir garantijas. Tas amats ļoti garantēts, tā peļņa garantēta. Iedomājieties, cik viņam ir pakļautībā bīskapi, kur viņš ar bīskapu amats tirgot visādi titulāri bīskapi, kuri nekad nav kāju nespēr savā katedrālē. Bet saņem atkal naudiņu no tās bīskapīs, no tām draudzēm, kur atkal viss tas. Tāda bija tā tirdzniecība. Tātad mēs redzam, ka tā bilde, ko pravietim tas kungs atklāja un kā viņš liek runāt, nemaz tik skarba pret vēsturisko realitāti nav. Iepretīm vēsturiskai realitātei. Kad mēs redzam to, kā tas notiek realitātē, tad tie vārdi ir patiesi. Viņi vēl ir saudzīgi. Bet mēs zinām, ka vienmēr katrā paudzē ir šī pavēle. Ejiet un sakiet, jūs esat dzīvā Dieva bērni. Sakiet saviem brāļiem, viņi ir mana tauta, un savām māsām, viņas tomēr ir žēlastību atradušas. Tas viss tur notiek. Dieva tauta tiek sapulcināta, un reiz viņa līgava un viņa sieva, kā brīnišķīga savam vīram saposta līgava no debesīm nāks un būs savam vīram tīkama. Un tur šīs smagās lietas būs beigušās un prom. Cik briesmīgi to ir dzirdēt, tas ir tās netiklās sievas, tas teksts. Viņi saka, es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizi un ūdeni. Tagad pat, ja mēs domājam, kādi mums te garīgie darboņi saradušies visādi. Viens lasa lekcijas par maģiju, otrs par taro kārtīm. Vai tā ir kaut kāda pār? Nē, par to maksā naudiņu. Un viņi ir gatavi jebkurai garīgai netiklībai par naudu. Vai viņi nezina, kā ir pareizi? Vai viņi nezina? Zina. Bet te ir precīzi tas, kas te ir sacīts. Tas liekas, kā tā var būt? Bet mēs taču redzam, ka tā ir. Es turēšos saviem mīļākiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linu, seļu un dzērienus. Tātad pie tiem velna bērniem, kas nāk, kas to klausās, kas saka, mēs gribam vēl vairāk, un pēc to mēs esam gatavi maksāt. Mēs esam gatavi pusgadu gaidīt un maksāt 100, lai dažas dienas nodotos šīm nodarbēm. Jā? Tad nāks atkal tiesa. Un Dievs saka, es aizaudzējuši tauceļa ar ērkšķiem un aizvilkšu tam priekšā žogu. Viņi pat neatradīs to taciņu, ko viņas kājas ir ieminušas. Kādu laiku tas tā būs. Un tad viņi sacīs, es došos atpakaļ pie vīra, pie kā man klājās labāk nekā tagad. Visas tās maldu mācības un lietas vairs nesanāk. Vairs nesanāk. Nevaram mēs tagad iedomāties, ka lielais luteriskās baznīcas aizbildnis un Lutera, varētu teikt tāds lielais aizstāvis, Friedrichs Gudrais, kuram bija
vislielākā relikviju kolekcija. Visā Vācijā noteikti. Kur nāca svētceļnieki un pie katras relikvijas atstāja pēc noteiktas maksas naudiņu. Jo tur bija atkal savi garīgie labumi, kas par to nāca. Tagad, kad tā tīrā evaņģēlija mācība tur bija uzrunājis ļauds, viņš pats bija viņus uzrunāts. Vai tad varētu iedomāties uzreiz, ka ar šādām lietām baznīca varētu tagad atgriezties un pelnīt? Tur tak bija liels apgrozījums pie visa tā. Nē, protams. Un es tad tomēr turēšos uzticībā, jo tas ir tomēr labāk nekā, ka es laužos cauri ērkšķiem un maldos bez ceļu un nevar atrast vairs, kā es varētu ar šo nopelnīt. Kā es varētu no šitā dzīvot. Bet Dievs, tas kungs saka, viņa negrib zināt, ka es tas esmu, kas viņai dod labību, vīnogu, sulu un eļu, kas viņai piešķīris arī daudz sudraba un zelta, ko viņa izlietoja Bālam. Tas kungs ir svētības devējs, arī tanī ziņā. Viņš uztur savu draudzi. Un nav draudzei jāmeklē visādi garīgās nomaldīšanās un izdabāšanas, patiesībā sakot, garīgās netiklības veidi, lai izdzīvotu. Dievs svētī savu draudzi, caur visādiem laikiem izved, jo viņš ir tas, kas dod. Viņš ir tas, kas var no tukša maka izmaksāt un no mākoņiem aizcept. Viņš var atraut arī savu roku. Ja cilvēki krīt maldos, no labas dzīves, no pārticības, no Dieva svētības, baznīcā. Mūsu draudzi, Dievs ir bagātīgi svētījis. Ka mēs jau varētu to ticību, ko viņš mums ir devis, nodot nākamajām paudzēm. Ka viņi nemeklē ar kaut kādu garīgu netiklību atkal kādu labumu gūt. Jā, tas ir tas, ko mēs redzam, tas nav, tie nav notikumi pirms 2750 gadiem. Tas, kas baznīcā ir bijis, ir un būs. Neusticīgā baznīca kopumā, kur mēs varam vaimanāt, viņi tomēr būs dzīvības devēji Dievu bērniem, un šiem Dievu bērniem būs iet ar viņu strīdā, un pēc kāda laika būs tie netiklības ceļi ar ērkšķiem aizaudzēti, bet atkal pēc kāda laika tā cīņa atsāks no jauna. Tāda ir šī vārda nozīme un šī pasludinājuma būtība. Mēs esam līdz 2. nodaļas 11. pantam apmēram tikuši. Jā. Apģērām, kas ir baznīcā, te ir minēts, bija vilna, kad atņemšu viņai vilnu un linus, ar ko viņa sēdzas un kailā. Tur atklāsmes grāmatā ir kurpurs un zelts arī. Jā. Kas tas ir domāts? Kā tas ir, kad atņemš? Lai redzētu viņas mīgā kortas priekšā, tas ir domāts kā? Ja mēs domājam, ka šeit arī runa par vecās derības baznīcu, tad tās drēbes, kas ir vecās derības baznīcai, bija šī bauslības taisnība un kaut kāda autoritāte, ko viņi mēģināja sekties. Mūsu drēbes ir Kristus taisnība. To nevar atņemt. Bet šo te darbu taisnību, ka parādīsies tā īstā seja, ka parādīsies tas īstais baznīcas negods, ka viņi arī ar baušļiem vairs nevarēs piesakties. Ar vilnu un liniem. Tas, un arī ar purpuru ne.
Tas ir tā pasludinājuma, tā būtība. Ne ar kādiem darbiem, ne ar kādu garīgumu, ne ar kādu varu, ne ar kādu autoritāti. Viņi parādīsies savā nožēlojamībā, kā no tā kunga atkritus un kaunā likt. Tā ir šī vārda.